Nu, Latvijas Universitāte bioloģijas fakultāte, tas, par ko es vislabāk zinu. Tātad bioloģijas fakultātē tāda bultiņas varbūt neliksim, jo ir 7 tādi lielie virzieni, kas par katedrām. Bet tā rupi iedalās biologu zaļajos un baltajos, jeb lauka biologos un laboratorijas biologos. Jūs jau Tu esi baltais? Es esmu baltais, jā, pilnīgi noteikti. Bet zaļie biologi, tās katedras, ko viņi iedalās, būtu zooloģijas, ekoloģijas, botānikas ekoloģijas, zooloģijas, hidrobioloģijas katedra. Tad tās izteikti baltās būtu mikrobioloģijas, biotehnoloģijas, kā arī molekulārās bioloģijas katedra. Un tad vēl ir divas tādas, kuras mūžēn šaubās, kuriem viņi īsti pieder. Tie ir cilvēku dzīvnieku fizioloģijas katedra un augu fizioloģijas katedra. Un tas, ko es varētu teikt, ka tie virzieni, kur pēc tam darboties, es nezinu, mēs varētu līdz 7, 8 sēdēt, tomēr viņš skaitīgi. Jo sākot ar tiešām zinātnes virzienu, beidzot ar politiku un pilnīgi nesaistītu. Politiku, respektīvi domājot likumu izstrādi. Arī dažādas valstiskās organizācijas un piemēram, visādi fondi. Latvijas dabas fonds, Pasaules dabas fonds. Jā, pilnīgi noteikti šie ir viena no tiem tuvākajiem vēl bioloģiem, bet ir mazliet tālāk, arī vajadzīgi biologi, vajadzīgi vides speciālisti, arī kas nāk no ģeogrāfiem liela daļa. Un tieši par to balto lauciņu, vairāk par to manu lauciņu, tad tur arī šī sadalīšanās ļoti plaša. Teiksim, ir tā, kad pabeidz maģistratūru, tad parasti tiek veikta tā absolventu uzskaita, kurš ir aizgājis, un tā statistika ir, ka 40% aptuveni turpina tieši zinātnē, un parasti tur, kur... 40% no baltajiem? Bet principā, jā, vairāk no baltajiem, jo zaļiem lielāks procents aiziet tieši organizācijās, kas ir, teiksim, tāda vides organizācijas vai mežsaimniecības vai kaut kas tam līdzīgs. Gājas Nacionālais parks? Jā, piemēram. Bet no baltiem tieši 40% aptuveni paliek zinātnē, un tad pārējie tālāk jau mazliet kaut kurais cits aiziet privātajos uzņēmumos un tādas lietas. Tad iespējas ir diezgan plašas, un ko mums katru gadu izlaidumos uzsver dekāns, neviens biologs nav palicis bez darba. Un ļoti reti, kad šis darbs ir tiešām varbūt kaut kāda grāmatvedība vai kaut kas pilnīgi nesaistīts ar bioloģiju. Bet kā ir šie te baltie biologi un ķīmiķi? Kur te ir tas stelniņš? Kāpēc, piemēram, tu negāji uz ķīmiķiem? Jo laboratorija tas vairāk saistās ar ķīmiju, nevis ar bioloģiju. Nosacīti. Jo, protams, tā viss ir ķīmiskas reakcijas, tas viss ir, vairāk bioķīmiskas, varētu teikt. Izmantojam ķīmiskus reaģentus, bet tāpat laikā tas ir bioloģiskais materiāls, un ko līdz tur ir bioloģiskais materiāls, tur tā tīra ķīmija ir pagrūti. Respektīvi, bioloģiskais tas ir cilvēks vai mikroorganisms vai augs vai, principā reizēm, bet tās var būt tikai pat molekulas, bet biomolekulas, teiksim, DNS vai proteīni, kaut kādi pētījumi. Un ko līdz iesaistīt šis bioloģiskais aspekts, tā jau, tas vairs neskaitās tīri ķīmija, tā ir vai bioķīmija vai jau diezgan dziļa bioloģija. Cik es neesmu speciāls šī dalījumā, cik es zinu no ķīmiķiem, tad tie vairāk specializējas tieši uz vielu sintēzi. Es domāju, kosmētika, tekstila rūpniecība, grindeks. Grindeks, jā, bet grindeks ir arī tikpat daudz biologu un tikpat daudz farmakologu. Bet jā, nekādā gadījumā nevar ierobežot, ka teiksim, daudz arī ķīmiķi tur ir. Un ķīmiķi, tas, ko es esmu novērojis no pagaidām savas ļoti mazās pieredzes saskarsmē ar viņiem, tad, kad viņu tā darba specifika, tā laboratorijas specifika vairāk saistīta tieši ar konkrētu reaģentu, konkrētu vielu, piemēram, izdalīšanu, attīrīšanu, sagatavošanu, iepakošanu, tādas lietas. Tas ir ļoti šaurs viedoklis, es tiešām baidos tagad samanāt. Tev ir tiesības. Jā, tas ir mans viedoklis. Tieši tā. Bet, tad, piemēram, par zaļajiem biologiem, vēl kādas iespējas bez Latvijas universitātes. Daugavpils universitātē ir ļoti spēcīga tieši entomoloģija, jeb kukaiņu pētīšana. Kā mūsu viens pasniedzējs pateica, nevienā saviesīgā pasākumā nevar iztikt bez Daugavpils koleopterām. Kas tas tā? Koleopters ir vabolis, un Daugavpil ir ļoti spēcīga vaboļu bāze, tā teikt. Jo, kāds, teiksim, kādam patīk bizbizmārijas, un tas pat nav tā, ka, pieņemsim tā, cilvēks domā, man patīk bizbizmārijas, bet zinām tā karjeru neuztaisīšanu, ko tas darīt. Nevajag sevi ierobežot. Arī ar bizbizmārītēm var tikt ļoti, ļoti tālu. Un tad droši vien labākais lauciņš būtu doties uz Daugavpils universitāti, bet arī mūsu fakultātē diezgan spēcīgi entomologi ar jau gadiem ilgām tādām iestrādēm.